Vai tu esi kādreiz tā iedomājies, kad daudzās filmās un TV programmās visādi speciālisti, tādi kā detektīvi un psihologi un visādi tur cilvēki, kas palīdz noķert noziedzniekus un tam līdzīgi, ja? Viņi ir bieži vien attainoti kā tādi frīki, ja? Vai nu tur viņi ir dzērāji vai kaut kādi narkomāni un tipiski tur šķīrušies un nevar pagulēt un visādas traumas pašiem bijušas, vai ne? Un tad viņš tāds izmocīts cilvēks pēc garas nakts negulēts ar visādiem tur šausmīgiem flashbackiem, viņš ceļas un tālāk dodas pasaulē palīdzēt tādiem kā mums, vai ne? Nu un pasaki, ko tas viss nozīmē tev? Nu, viena perspektīva būtu šāda, vai ne? Mēs varam teikt, nu jā, tas vienkārši parāda to, ka neviens nav ideāls. Un mūsos visos ir visādas tumšās puses, vai ne? Un tas ir normāli. Tās ēnas puses, kas ir mūsos, ir jāpieņem, viņas nedrīkst apspiest. Un tas ir viens skatījums, kā uz to visu var raudzīties, vai ne? Bet, ko es gribu pateikt šodien, ir sekojošais. Ja tu, piemēram, vēlies atrast profesionālu, kas tev varēs palīdzēt tikt galā ar, nu, piemēram, dzēršanas atkarību vai ne, alkohola problēmu. Un ja tu uzzini, ka tas profesionāls pats mokās ar dzēršanu un nevar to problēmu atmest vai ne, nu, atrisināt. Nu, kā tu domā? Pirmkārt jau vai tavs uzticības faktors būs augsts vispār tam procesam? Un kā tu domā, vai tas profesionāls tev pats varēs reāli palīdzēt? Vai ne? Nu, tas ir tāds ļoti, ļoti labs jautājums. Un tad mēs nonākam pie tā, ka īstam profesionālim, ja viņam ir jāpalīdz tev atrisināt kādu emocionālu problēmu, un principā visas mūsu dzīves problēmas ir emocionāla rakstura. Mūsu ķermenī ir kaut kas iesēdies, ko mēs paši neapzināmies, nezinām, nesaprotam, un to visu vajag atrisināt, vai ne? Un, lai tas profesionāls to varētu izdarīt, viņam ir jāspēj rezonēt ar tevi. Viņam ir jābūt pašam tīram. Un te es varu pastāstīt, ka es esmu pavadījis neskaitāmas stundas, darot tieši to, ejot sesijās, raudot, puņķojoties, smagi strādājot. Un tas ir bijis vērts, tas ir bijis 100% vērts katru sekundi, jo tas man ir soli pa solim pievedis tuvāk manam ideālajam es. Tam es, kurš ir ļoti tīrs, kurš spēj tev iedot tādu tīru emocionālu platformu, kur tu vari uzticēties, kur tu vari sākt atpakot savas emocionālās problēmas, visu uzlikt kā uz dēlnes, bet tajā pašā brīdī tev nekad nav jāatklājas 100%, ja tu nevēlies, ja? Vienmēr ir tā drošā telpa, vai ne? Bet tas galvenais ir, ka es ar tevi varu rezonēt un netrigerēties, ne no kā, jo manī nav šīs te atbilstošās problēmas. Viņas ir atrisinātas, viņas ir atpakotas, dziedinātas. Tā kā, ja tu esi ieinteresēts, un ja tu vēlies beidzot atrisināt tos blokus, kas tev traucē dzīvot ar pilnu krūti, tad nāc uz izaugsmesterapija.com, paraksties uz brīvo konsultāciju un strādāsim kopā. Es tev parādīšu tieši, kas ir tava galvenā problēma, un tad jau mēs varam strādāt, lai to visu dziedinātu un atrisinātu.